tradicionālā ēdamo kastaņu audzēšanas sistēma Itālijā. Sveiki! Esmu Magnus Grauduls, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar dabai tuvu mežsaimniecību un nedaudz arī konsultēju par agromežsaimniecību un audzēju arī kastaņu stādus. Un šobrīd esmu Itālijā, tādā tradicionālā itāļu saimniecībā, kur tiek vākti katru gadu kastaņi, gan pārdošanai, pašu patēriņam, un tiek dažādi produkti radīti, un tad neliels ieskats kastaņu audzēšanā. Šis ir vecs kastaņu stādījums, kuram ir kaut kādi daudz simti gadi, spriežot pēc koku vecuma. Atrodās viņš kalnu ielējā, augšā tie kalni ir kaut kur pār pa kilometru. Un šobrīd tas kastaņu stādījums ir 800 metri virs jūras līmeņa. Tas klimats ir samērā augsts, kādreiz ziemās ir bijis līdz metram sniega. Un pēdējos gadus gan klimats kļūst krietni maigāks, nav ziemas. Un tie kastaņi arī sāk justies sliktāk, jo patiesībā kastans ir tās liels koks, bet viņam arī viņš ir kaut kādā veidā bišķiņ delikāts. Viņam vajag apstākļus, gan siltu vasaru ar mitrumu, gan arī augstu ziemu, lai viņš normāli augtu. Un šie te visi pamatā ir patiesībā potētie kastaņi. Var redzēt vienā tādā, šis ir kopts koks, tad kaut kur pie šitās te līnijas tas ir potējums, jo pa lielam viss ir, saknes ir sēklauģi un kaut kādu pusotru metru augstumā viņš potē uz Meroni kastaņiem, kas ir lielāki un ko pamatā izmanto itāļu kulinārijā. Tad, protams, jārēķinās, ka tie koki ir nedaudz vārīgāki. Viņi aug bišķiņ zemāki kā parastais, kas te neasatīva, kas ir pamatsuga. Turam arī pietiekoši liela kastaņa, bet nav itāļu prātās kulinārās īpašības. Te var redzēt piemēru, ka tas koks ir samērā vecs, ir resns stumbrs, un kaut kādā brīdī jau tur ir viņa galotne ir nozāģēta, un tie gali ir apkaltuši, un tepat blakus ir kastanis, kurš ir pēc apkopšanas. Tas ir zāģēts šajā ziemā, te vēl kaut kādi gabaliņi kaut kur paliek. Un tad var redzēt, viņš ļoti smuki no galiem atauga. Un tas ir tas, kā tos Meroni kultūra kastaņas pa lielam audzē, viņiem pa laikam jāiedod stress. Viņš jāapzāģē, ja tās galotnes sāk kalst, tad tas koks ļoti labi atjaunojās. Šeit ir ļoti labi piemērs, kā tas kastaņu koks vispār aug. Te var redzēt, ir divi stumbri pa labi, pa kreisi, bet ja ieskatās vidū, te var redzēt tādas paliekas no tāda liela celma, kurš ir kādreiz bijis milzīgs kastanis, kurš ir kaut kad izbeidzis savu dzīvi, un malās šī ir viena atvas, šī ir otra atvas, un kuri jau sasnieguši pieauguši koku izmēru, kuriem ir kaut kādi 70–80 gadi. Un te var redzēt, kā tas kastans taisa nākošās atvases, kurš noteikti arī kalpos kā rezerves daļas tālāk, kad tas tur vidējais stumbrs arī izbeigs savu dzīvi. Te būs jau jauni kastaņi. Kastans ir tāds ļoti labs mūžīgais koks, kurš labi atjaunojās ar celmu atvasēm. Un jā, un te ļoti labi to var nolasīt pagātni. Un tad, kā viņi tur tos kastaņus pavairo. Te ir piemērs, kur tas gals pa lielam gandrīz ir nokalts, tur kaut kas uz mizu vēl ir bišķiņ zaļš, un blakus ir tāds pudurs ar atvasēm. Un tas, kas te taps darīts, uz kādas no atvases pēc izvēles būs veikts potējums, droši vien to darīs kaut kur iekšpusē, lai tas potējums ir pasargāts. Viņas ir droši vien uz centrālā zara, un to viņi reālāk.
kaut kad maija mēnesī dara. Un tad tas potējums tur atradīsies tādā nedaudz aizsargā, un tad, kad viņš izaugs, tad tās atvas nozāģēs, un būtībā būs tāpat lielā koka sakņu sistēma, bet tikai kaut pilnīgi jauns koks ar jaunu augšu, kur būs potētais kastanis. Kastanis ir koks, kurš apateksnējās ar vēju, un šis ir tās garās skaras, ir kastaņu vīrišķās skaras, un tur iekšā tur ir tādi, var redzēt, tādi bišķiņi īsāki čemuriņi ar pušīšiem galā, tie ir sievišķie ziedi. Un tā apateksnēšanās notiek tad, kad tās vīrišķās skaras ir uzziedējušas, tad viņas noliecās uz leju. Tas mežs kļūst tādā viegli dzeltenā krāsā un lido putekšņi pa gaisu. Kastanis ir, svešaputas augsts pamatā. Un te laikam tūplānā var redzēt šitie te sievišķie, ja ieskatās, tad to dabā var ļoti viegli saprast. Tā ir tāda zemsedze, kur tradicionālā veidā viņi ganīja ar kazām un aitām, kas bija labākais, kas nogana principā līdz zemē, lai tos kastaņus var savākt. Un tad ir tādi, tie vēl var redzēt kaut kādi tukšās kastaņu. Šitās te augļapalki ir palikuši, tādi asi ar dzelonīšiem, tagad viņi vairāk nedurās, ir tomēr jūnijas. Un tad, tā kā nāca raža, tad viņi vai nu nogana, vai nu nopļauj. Tradicionālā sistēmā viņi ganīja, lai maza, var teikt, nav zālīta, tikai ganīs plika zeme, un tad no tās arī vāc tos kastaņus. Te ir tāds piemērs, kas notiek, ja to saimniekošanu pārstāja darīt. Tad tā saimniecības, tā zeme, kā pilnieru suga, nāk iekšā, šitā ir kaut kāda kazene, papards, kurš lēnām visu pārņem, pa vidu nosien kaut kur iesējās kāds kastanīts, kas izaug kā kastaņu koks, un beigu stadī tā vietai tomēr ir mežs. Te ir piemērs arī, kā ir redzēt, ir tāds kastanis kaut kad ir nokalts, ir uzaudzis tāds liels kastaņu krūms, kurš dabiskās atlases rezultātā noteikti viens no tiem dzinumiem kļūs par vadošo vai kādi divi, un pārējā lēnām savu dzīvi pabeigs. Šitā ir tāds biezāka stādījuma daļa, un te ir būtībā jau tāda ideālā zemsedze. Ja pat jūnija mēnesī nav nekāds daudz zāles, te ir kaut kāda sūna, smilga un vēl kaut kas. Ja saimniecībā nav dzīvnieku vai arī nav daudz jāiegūt laiks pļaušanā, tad pie šādas biezības, kur jau ir tīri daudz koki, ja nav ko ganīt, un tas ir jau tāds tīrs tāds kastaņu mežs, ja koki te ir bišķiņ garāk un arī te viņi ļoti veselīgi. Tāpatās tie galvi viņiem tiek visu laiku apzāģēti, jo tomēr tas ir, lai cik viņi mežonīgi izskatās, viņš ir kultūra augs. Pēc savas būtības tas meronī audzēt parasto, kas te neasatīva, kas ir pamatsuga, tā varētu mierīgi augt liela. Un vienīgais, tad viņai nav prognozējams tas riekstu izmērs, jo tomēr pie ražošanas viņiem ir svarīgi, kad tā cenas atšķirība ir ļoti būtiska, jo itāļiem vajag precīza izskata un garšs rieksts, jo tā virtuve ir ļoti smalka, kad no vieniem kastaņiem var uztaisīt kaut kādus speciālos ēdienus, un tad viņi arī dārgi maksā, un līdz ar to tam zemes īpašniekam ir izdevīgi audzēt tas, kas dod to lielāko ienākumu, bet tur ir jārēķinās, ka tas koks varbūt ir nedaudz švakāks, bišķiņ vairāk darbu ir jāieliek. Bet tas sevi atmaksā. Te var redzēt ielejas pretējo malu, ja tur ieskatās tālāk. Visi tie tādi viegli dzeltenie gali ir ziedoši kastaņi, kur ir ieauguši mežā. Un ejot uz augšu, tur jau ir kaut kādi stādīti skujkoki un diškabāžu mežs, kurš ir dabisks. Viegli tā bišķiņ brūnā krāsa, un te var redzēt to kastaņu robežu, kas ir kaut kāds kilometrs un 100 metri ap kilometru varētu būt.
tā pa kalnu mugurā tik augsts viņi dabiski aug. Un ir jārēķinās, ka tie kultūra kastaņa laika ieaugot mežā, viņi ir vienkārši nav spējīgi konkurēt. Ja ir parastais kastaņas pamatsuga, tad viņi var dzīvot kopā ar diškabāru kaut kur maliņā, katrs ieņemot savu piemērotāko nišu. Tā ļoti interesanti sanāk, te ir uzreiz vienā nelielā gabalā ir vairākas klimatiskās zonas. Lejā, ielejā kastaņu mežs, pēc tam diškabāža un pauks ir kaut kāda skujkoka, tur jau tālākā virsotne kaut kāda 1600 metri. Un te pa ceļam arī uzskatāms piemērs, kad pa vidu tas caurums ir vecais kastaņu koks, kurš jau ir viss sapūsts un izbeidzies, un šīs divas atvases ir uz tās pašas sakņu sistēmas augušas. Jauni kastaņi ļoti spēcīgi augumi, pa laikam viņam ir kaut kādi 10-11 metri augstumā ir apzāģētas galotnes, viņš ir ataudzis un tādā veidā tā saimniecība tiek uzturēta. Tiem kokiem ir kaut kādi 70-80 gadi. Te ir ļoti labi uzskatāms piemērs, kā atjaunojošā griešana ir veicinājuši tā kastaņa augšanu un atjaunošanos. Tas stumbrs ir ļoti resns, tur apkārtmērs ir kaut kādi 6 metri, vismaz es nezinu, cik tam kokam ir gadi, noteikti kaut kādi 200, un tu var redzēt šitanī te vietā apmēram viņš ir kaut kad apzāģēts, un tagad tev ir kaut kāds tur 20 gadīgs vairāk atvases uzaugušas. Tas nozīmē, ka kādreiz tas koks tātad bijis kaut kas viņam nav bijis labi, un viņš kaut kāds 6 metru augstumā ir principā nozāģēts viss galotnes, un sakņu sistēma ir spēcīga bijusi, un tas koks ir spējis atjaunoties, un viņš ir ļoti smuku galotni saaudzējis. Un tā, būtībā ir jāsaprot, ka kastans ir tāds mūžīgais koks, vai viņš ataugs ar tām sānu atvasēm, vai viņš uzdzīs jauno galotni, un iespējams, ka šitā koku sakņu sistēma arī ir, varbūt, 500 gadus veca, un blakus ir, visapkārt zemē tās viņa vecās saknes, kurš stumbra atliekas, kurš šobrīd nav redzams vairāk. Te var redzēt potējuma vietu. Te ir tāds, te vietā ir tāds nedaudz stumbra paresinājumi. Nozīmē, kaut kāds 100 gadus atpakaļ ir veikts potējums. Tāpatās tur šitam te kokam. Tad tālāk arī ir bišķiņ neliela potējuma nesadarība. Te arī ir kaut kur tā līnija. Pieiet bišķiņ tuvāk un apskatīties. Te var ļoti uzskatām redzēt, pat mizu struktūru atšķirās, tas potāms ir bišķiņ smalkāk mizu. Ceļš kaut kādā augstumā ir uzpotēts. Var redzēt, augš ir potēti, apakš ir sēklaus kaut 2 metru augstumā ir potēts. Es laikam, lai to potējumu tomēr aizsargāt pret ārējiem apstākļiem, tā potēšana ir jāveic samērā augstu. Un šitas ir kastāņu šķirojamais aparāts. Tur pat to galu tiek vērt iekšā kastaņi. Tālāk te ir vairāk caurumu cilindru sieti, kas šķiro. Vidū paliek visresnākie, jo tas princips ir tāds, ka viņš šitā griežās. Par to galu birst iekšā kastaņi. Resnākie, kas ir tirgus preci, paliek vidū. Otrā daļa iet uz kaut kādu cepšanu, vienkāršo pārstrādu, un kas paliek pāri, tur ir trešā kategorija, to viņi vali miltos. Jo ir tā, ka tie kastaņi pārāk lieli, tad viņi tā kā riktīgi nedara grauzdēšanai, bet dara citiem produktiem, tie ir visdārgākie. Tā vidējā frakcija, tas, ko pamatā var nopirkt, kā grauzdētas kastaņas kaut kur, un trešā frakcija ir milti. Ļoti vienkārši sistēma, kā tas tiek darīts. Un šitā telpa ir vispār vismaģiskākā visā tajā saimniecībā, un kas tad tur viņi slēpjās? Esam vaļā.
te ir vienkārši telpa, smaržo pēc uguns, nokūpējuši griesti. Un kas tad tiek darīts? Augšā tiek sabērts kaut kāds uz tiem kokiem kaut kāds pāris tonnas, kaut kāds 3 tonnas kastaņu. Un apakšā tiek kurināta uguns. Būtībā viņi tiek kūpināti kaut kādi 2 mēnešus lēnām žāvēti, jo pēc tām garšas īpašībām, vai tos kastaņus, ko pārstrādā miltos vai okaukam, viņiem ir jābūt ar to garšu, jo tā viņas jāēd. Un tad 2 mēnešus vienkārši tiek kurināts lēnām uguns. Un tā ir vesela māksla, kādā veidā to darīt, lai to telpu nenosvilinātu, jo tur ir jābūt, ka viņš dūmo, bet nedega liesmu. Un tas tiek darīts, ka tur daļēji svaigi kastaņi, kā uguns avots, tiek izmantots tikai kastaņu stumbrs, viņš tiek lēnām kurināts, un tad, ja tur kaut kur parādās liesma, tad pa virs tiek uzbērts no lobīšanas tās kastaņu čagas, kuras pats pa sevi ļoti labi deg, bet, ja viņas uzber biezā slānī, tad viņas vairāk tā kā grūzd. Un tad tos kastaņus savāc kaut kādā oktobra vidū, novembrī, un pēc tam lēnām grauzdē un kūpina, tad laikam sanāk plus mīnus līdz jaunam gadam, un tad ir gatava tirgus preces, ko tālāk sūta uz malšanu, samaļ un iegūst kastaņu miltus. Un tā ļoti viss vienkārši tradicionāli, kā tas tiek darīts, un joprojām arī saimniecībā tiek izmantot tieši tradicionālā metode, jo tas ir iespēja par to produktu pārdot to visu augstāko cenu, jo tomēr garša ir pirmajā vietā patērētājiem. Un te ir tās neliels ieskats, kas ir kas. Tātad šitās ir kastaņu tie apvalki, kur ir iekšā kastaņi. Viņi tādi riktīgi dzeloņiem vēl tagad arī bišķiņi tagad durās. Viņi ir, pagājušā gadā viņi visi nokrīt no koka. Dažādā secībā reizēm ar kastaņiem, reizēm kastaņi izkrīt pirmie, un pēc tam tie sēklapvalki nokrīt, un tad tur iekšā ir parasti vienā tajā apvalciņā ir 3 kastanīši. Reizēm viņi ir visi attīstījušies, reizēm ir bijuši sliktāk aptekstēšanās vai kaut kas ir kāds neattīstījies. Un tad var redzēt, ka šitanī te pusē šitie ir kastaņi, kas ir normāli pilnvērtīgi attīstījušies, un te tādi plakani ar tukšiem vidiem tie neattīstījušies kastanīši. Un sašķirojot, tad šitie te, kas ir vairāk tādi sirdsveidīgi, tie ir parastais kastaņs, kas ir sēklauģi, un tie cēlie kastaņi maronī ir tādi vairāk tādi apaļāki, cilindriskāki, vairāk plati kā augsti. Un te var redzēt salīdzinām, šitas ir tāds, šitādi tipi, tas ir parastais, kas te neasatīva, un maronī tas ir jau tāds nedaudz apaļāks. Viņš, pagājušā gada visu gadu kaut kur uz zemes nostāvējis, bet, ilustrācijai var saprast. Un tad tā pamat tirgus preci ir šitie lielie, tie dažādai pārstrādē tiek izmantot. Un interesanti, ka maronī ir kaut kāds laikam 500 vai cik gadu vecs kaut kāda atklājums, ko ir kaut kur mūki izaudzējuši, un tad pa lielam viņš tiek kaut kādā veidā daļai pavairots tālāk ar potēšanu. Un tāds īsts iestats kastaņu augļos. Un te ir tāda neliela piekalnītes, tāda lapu klājums, kādās augšā ir kastans, un te var redzēt, ka te ir sasējušies vairāk tādi mazi kastanīši, un te var redzēt, kā viss tas notiek. Ka te ir apakšā, ka paņem nost lapas, te var ļoti labi redzēt, kur ir tas pats kastanis, šitais te, un kur ir tie savienojumi, kas auga to jauno kociņu un uz leju iet sakni. Būtībā nodrošina to, ka šitais te kastanīts ir barības vielu rezervs tam jaunajam audziņam, lai viņš var augt. Mēdz būt, ka grauzēji šito te kastani tomēr kaut kad pa vasaru noēd, tad tas audziņš aug sliktāk, bet tāpat tās aug, un tas ir būtībā visu tādu riekstkoku augšanas pamats,
kad tas rieksts ir domāts kā barības vielu krātuve, lai tas augs arī ļoti sliktos apstākļos, kur nekā nav, lai viņš spēja izaugt, iesakņoties un dot augam cerību turpmākai augšanai. Un šitā te ierīce ir, lai savāktu kastaņas no zemes. Tas ir vienkārši no tāda kastaņu koku gatavots tāds knaiblītis, un tad, lai nav jāliecās, tad viņi vāc kastaņas, tur kaut kāda veiklība dabūt, un šitā te knaiblīte arī ir izgatavot no kastaņu koka. Viņi ir izmantojot tvaiku salocīt, un tad viņi šitā vieta darbotos tāda atsperi. Viņš ir kaut kādu mēnesi laikam jātur kaut ko pakarināts vienkārši pie krāsnes siltumā, un tad viņš iegūst tādu atsperīgumu. Paldies, ka skatījāties. Tad tas bija tāds nedaudz ieskats, kādā veidā tiek audzēti tradicionālā veidā ēdamie kastaņi, kas te nejāsatīvi Itālijā. Un tas, kas šobrīd ir problēmas Itālijā, ka tas klimats mainās un būtībā tā kastaņu audzēšanas zona pārceļās arvien augstāk kalnos. Kaut kur jau kāds 100-200 metru augstumā virs jūras viņas riktīgi nevar audzēt, tikai ļoti retās vietās, un tas šobrīd ir kaut kādi 600 metri virs jūras, vismaz uz Itālijas ziemeļgalu skatoties, un būtībā viņi jau aug līdz kaut kādam kilometram virs jūras un pakāpeniski ceļo uz augšu. Un tā lielākā problēma ir augstu ziemu trūkums, un tad līdz ar to ir jāsāk domāt, ka tad Latvijas klimats arī pamazām mainās, tās ziemas kļūst nedaudz siltākas, bet tomēr mums ir vēl vismaz kaut kāda ziema. Un tad tā kastaņa audzēšana arī, domāju, ka Latvijā varētu būt tāda perspektīva kultūra nākotnē, vismaz viena no. Tā, ja jums interesē kādas konsultācijas par mežsaimniecību, agromežsaimniecību, tad droši jautājiet. Ja patīk šis video, tad tur lejā variet spiest like, vai kaut kāds biežāks video dabūt, parakstieties uz kanālu. Paldies! Tā, skatījāties! Tiekās mežā. Čau!